Koši, aktīvi, sportiski un ģimeniski Madona aizvadīti pilsētas 97. dzimšanas dienas svētki ar plašu kultūras programmu Madonas ielās, laukumos, muzejā un bibliotēkā un skanīgu svētku gājienu, kas akcentē tuvojošos dziesmu svētkus. Sajūtas tiešām ir patīkamas, ļoti vienojošas. Tāda maza sagatavošanās dziesmu svētkiem. Mēs tiešām esam priecīgi, ļoti vienojoši, skaisti, visi saģērbušies. Izbaudam šo gājienu, izbaudam šo kopā būšanu un tiešām sajūtas ļoti patīkamas. Svētki ir brīnišķīgi. Paskatieties ielās, jaunas ģimenītes ar ratiņiem, ar bērniem. Visi apkārt priecīgi. Te ir hokeja sajūta, te ir plecs. Tieši tā. Meitenes ir tā. Jā, ir labi. Ar interesi skatītāji tvēra ik vārdu spēlē Mīlu tevi, mana Madona, kurā par uzvaru cīnījās sabiedrībā zināmas un Madonas vārdu pasaulē nesošas personības. Līdztekus tam radošums, kņada un skanīgi smiekli skanēja bērnu un ģimeņu aktivitāšu zonā. Svinam koši, aktīvi, sportiski, kopā ar ģimenēm. Šie svētki ir vietējiem cilvēkiem, tīri sevis apzināšanā, sevis novērtēšanai. Un mēs galvenais gribam parādīt, ka mēs arī novērtējam viņus, ka mums ir būtiski, lai viņiem būtu iespēja baudīt, atpūsties, ka neskatoties uz laiku, kas varbūt šodien ir vējains un nav ierasti silts Madonai jūnija sākumā, mums ir street food festivāls un iela, kas ir pilna ar gardiem ēdieniem, dzērieniem. Tas, kā jau ierasts, parūpējās par mājinieku un viesu garšas kārpiņām un, protams, neiztika arī pa kādai asākai sajūtai. Forši! Tas kritiens lejā, tāda sajūta, ka tu krīti nezināmajā, nevar to pastāstīt. Pamēģini. Kausaru uzrunātie 3 dienas Madonā ir aizvadītas koši. Ļoti daudz, man liekas, ka šogad ļoti daudz ir apmeklētāju, ļoti daudz mašīnu, ka pabraukā pa pilsētu. Un tie ziedu kompozīcijas, ka katra pagasta pārvalde. Super! Man liekas, arvien vairāk katru gadu jauninājumi nāk klāt. Un arī apmeklētāju vairāk. Es domāju, ka šogad viss ir izdevies. Un es teiktu, ir bijuši svētki visai ģimenei. Daudz, kas ir bijis bērniem. Ļoti labas grupas ar mūzika. Un tas, kas šogad īpaši, manā skatījumā lielais koncerts estrādē ar 1000 pašdarbiniekiem un vairāk. Ieskatījāmies dziesmu un deju svētkos, dabūjām skudriņas no tās sajūtas, kas būs Rīgā. Un mūsu pašdarbinieki bija lieliski. Un, protams, ka līgumas ar Ukrainas pilsētu Bobriņēcu šos svētkus iezīmē īpašus. Mums ir jauni draugi Ukrainā, un es to saku no sirds. Es domāju, ka viņi tieši tā arī jūtas un ļoti labi uzņēma viņus mūsu publika. Es domāju, tas bija ļoti skaisti šis brīdis estrādē un līguma parakstīšana un visu dienu kopumā. Sandra Zariņa, Aleksandrs Ezeriņš, RTV.